Mācības var jums palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību vai izveidot vai attīstīt savu uzņēmumu? Principā, jā, tas bija, mums jau ir iesākts jau tā kā nedaudz, bet tas bija kā dzinojs, lai turpinātu to visu plašāk. Un principā, mācības deva labu stimulu tam visam. Domāju, ka palīdz, tāpēc, kad vismaz rodās kaut kāds priekšstats, kas ir biznesa plāns, ar ko vispār sākt, un patiesībā arī no sākuma radīja ļoti lielu satraukumu, tāpēc, kad tie sapņi un plāni ir ļoti lieli, un tad, kad tu sāc to visu likt uz papīra, tad sanāk tā, ka beigās nesanāk nekas. Un ka patiesībā varbūt nemaz nevajag darīt to, ko tu esi izdomājis, ka varbūt jāpadomā un jāpameklē idejas vēl citām lietām. Bet vismaz ir kaut kāds priekšstats par dokumentāciju un par plānu kā tādu, cik daudz daļas viņš satur. Kursus es uzsāku vispār, tādēļ jau bija jau tā doma, kad vajag savu uzņēmumu, un jā, šie kursi palīdzēja saprast, ar ko jāsāk, pie kā jāturās, pie kā jāstrādā, vispār no kā sastāv uzņēmējdarbība. Ar kādām grūtībām jūs saskarāties mācību laikā? Principā īpaši nekādas tādas grūtības saistībā ar uztveri nekādas nebija. Pedagogi ļoti labi visu paskaidroja, ļoti izsmeļoši un atsaucīgi. Grūtības vienīgās varbūt pašam, kur pietrūks zināšanas un arī mazliet laika trūkums ierobežo. Tā viss pārējais viss ļoti labi bija. Vislielākās grūtības laiks. Darbu apvienot ar kursiem un izpētīt to tirgu, ko es pati gribu, ko es esmu iesākusi un kāds ir mans biznesa plāns, un nepietika laika izpētīt tieši un pāanalizēt un vairāk, un arī ar to grāmatvedību tikt galā, jo tas tomēr ir tāds sarežģītāks process. Vai mācību saturs bija atbilstošs tam, ko jūs gaidījāt? Jā, es gaidīju mazliet mazāk, bet es uzzināju ļoti daudz informācijas par visādām mājaslapām, kur var meklēt saistībā ar projektu rakstīšanu un veidošanu un jauni risinājumi biznesa plānā, tieši saistībā ar lauksaimniecību un arī vispār kā uzņēmumu veidot un attīstīt. Man ļoti patīk. Galvenais uzsvars bija uz to produktu. Tas bija tas, kas man bija tāds šaurāks punkts, ko es nezināju. Un tad galvenais ir attīstīt to ideju un to savu darbību, ko es vēlos tur darīt. Un kā es to vēlos darīt tā, lai tas būtu, lai sasniegtu savu mērķa auditoriju.